Grieķiju. Urā! Stilīgi. Azīm šaplīts un tad atpakaļ pāri robežai ceru. Vajagās domīgi nebūs. Jā, būs, tā būs. Tātad, jā, tad pie robežas. Pa kreisi. Nikī ciems. Kaut kā tāda izskatās, protams. Vajag daudz, kas te nav. Ārpus ciemu bišķi benzīna tanks iebrauks tā, ko tas saldēm nopirkšu. Patērēt bišķi savus eiro. Tādā garā. Un tie lok. Atvēns arī tur ir. Mums to pus gan nē. Pēc 800 metriem sazarojumā grieziet pa kreisi. Nav tās jāpust. Tas tukšs klus ciems pašā robežā. Bet, nu, Grieķu gaisa palapot, zin kā, ķeksi kartē. Patlikt, ka šajā nostūrī ir būts. Bija tā vērts, pilnīgi noteikti. Tā kā tādā garā. Jā, sanāk pēc zemes no Rīna. Nu, jā, uz benzīnu tā. Nu ko, nav ko uz Grieķiju braukt. Ierobežas bodē viss tik dārgs, saldējums par 3,80 €, vismaz te ir eiro, vismaz te ir 5G internets. Tā kā, jā, tas labi, bet citādi, nē. Ziemē Maķedonija daudz lētāk. Bet, nu, ķeks skartē, es atzēšos, kurš tas saldu. Tā vai uz benzīnu tā atvedzīšu. 16 minūtes Grieķijā, bet, tieši Grieķijā atgriežamies Maķedonijā. Jā, tieši 2 stundām nebūs vakariņā, kā 7 km līdz mūsu apartamentiem, logo apartaments. Tā kā. Jā. Nu, ko, viņi Balkānos ar papīriem, lai neniekojās. Priekš kam tagad. 5 minūtes un pāri robežai jābūt kontrolpunktos. Grieķi tur paskatās pasē bišķi, kurš iespēja zīmolu kādu varbūt jāvar, nē. Nē, es esmu Maķedonijās, Maķedonijas kontrolpunktā man palika priekš tur. Tāda garāka rinda bija. Tāds 2 rindas, es kā iestājos īstākajā. Un tad vēl man teica, norādīja tā, nu, tuvāk. Palika man tuvāk pēc būtības. Tā kā vispār klauni. Tātad, kā iebrauc, kā tur ir izbrauc. Vēl 5 minūtes un es jārā no Eiropas Savienības. Stilīgi. 15 km līdz Bitolai. Uz vakariņas pēc stundas 53 minūtē. Mierīgi laižam. 6 km no vietas mama. Satiek Kasparu. Tad braucam pretī. Tur ir pietīt optistanši šodien. Stilīgi. Iekojām tik kādā vietējā noservisā. Kasparam iepazīja pirmapēt. Cenšas izdabūt pumpi no vietējiem. Izrādās, ka viņiem varbūt pat nav. Tas tik tas pa veloservisu bez pumpi. Interesanti. Vakariņas pēs, pablandīsimies par pilsētu. Saldējumu vajag. Nu, ko es tagad vietējā bodē iepērkos īstenībā. Kaut kā izskatās. Eiro pēc 63 dināru kaut kas tāds īstenībā šitie sākumi. Albēnija. Viktīgi labi. Aizmirst novērtēt, bet no uz robežas ar Ziemē Maķedoniju Grieķiju tādas noēdu. Visu laiku tagad stadiem dzīvoši riktīgi labi. Šitie ritiņbraucēji tik slikti ietekmi. Impulsīvi ielikāmies būtu veikalā. Es nācās pirkt to lumbu par €10 apmēram. Kas tas vispār ir? Kaut kāda desa? Salda? Random. Bet no, es jāapgaršo apartamentā. Drīzāk kaut džeka pagrabā mēs vienkārši dzīvojam. Nē. Labrīt. Trešā diena. Ziemē Maķedonijā. Pulkstenis ir šī 20. augusta dienā 8:47. Uz 9 tā kā plānojam izbraukt. Pagaidām gan tikai kādu kilometru līdz kafejnīcai. Tā pašai kroka ir vakariņas, tur šodien brokastis. Tad diezgan plaša māņa, kurā šorīt dzīvojām. Kāda džeka pagrabā vienkārši. Stilīgi, jāsauc gaismēnīgs tā. Plānā šodien, principā, man liekas, vienkārši ap kādu dienu visācējumā. 80 km, kādu 500 kāpumu metri. Pat līdz kaut kādai Kičevā pilsētiņā, laikam. Kā tā? Saldam.
Brokastis. Atsēdēšos policijas. Višķiņ. Ielipām kā mušas pie asfaltam. Es gan nevarēju sakrīt. Nu, pulkstens tieši viens dienā. Tāpēc pret kalnu vēl kādi 2 km līdz virsotnē, kādas 3–4% slīpums. Šobrīd tādā gan rīk ticē, ka neapskarstam radīts plus 29 tagad. Turpinam. Toties īstenībā vēl 6 km tāda tendence vairāk uz augšu. Pēdējie 20 stabilizēja. Vajadzētu uz labi. Nu ko? Šotur zīmes pat rāda plus 36 šobrīd ārā. Cik ticamēni sazinu, bet tālu no tā galīgi nav. Vai nu kā gan, laimi jau ieripojam mūsu galvenmērķi pilsētā Kičevo. Jā, braucēs šodien nepalicis distancē, tikko pārputu tās 80 km pāri. Labs darbs padarīts. Tūlīt būs miers, kur ieripojam pilsētiņas vienīgajā viesnīcā, tāds motos vēl tā mājās. Mēs neesam tādi. Šī pilsētā īsti tāds ir. Cīm redzot, nekā tāda kalna pilsēta nekurienes. Tur galīgi nav daudz. Smalki. Nu ko, bišķi pēc cigaretēm smirt, bet šodien vismaz kaut kas smalkāks. Čevā pilsētas viesnīca. Visi, protams, ļoti motivēti nobraukt vēl 18 km, lai šodien sāks 100, bet kas pa skatu? Labais. Smuki. Super. Kāpājam. Smuks upānijas nobrauciens. Tad kā kādu viesnīcu. Man krās. Smuki. Cerams, ka dzēt. Ko? Tad griežamies mūsu viesnīcā. Klātā māja. 38 km pietinā. Vienīgā viesnīca pilsētā tieši pie mošejas. Vēl kādas lūkšanas, tā laikam skaita. Baigā jaušana. Bērnišķīgi dumjā. Es gribēju būt rockstar. Vakariņosim smalki. Skaisti. Nokaitētās ielās. Es gribēju būt rockstars. Saules brīlēs melnās. Tad, kad pāris nekais. Liedus skalos pelnos, pelnos. Liedus skalos pelnos. Es gribēju būt rockstars. Koncentrēties pēc negaisa, kas smaržo gaiss. Gribas kailām kājām staigāt. Bet vai es esmu vienīgais, kas satraukumu dzird putnu klaigās? Es gribēju būt rockstars, koncerts zālēs lielās, kaut kur nogrim pērk. Mēs viesnīca, albāņu valoda. Bet izrādās 80% pilsētas iedzīvotāji. Ziemē Maķedonijas pilsētiņā Kičevo ir albāņi. Šai. Čuks arī čuk. Jā, nu ko labrīt. 4. diena Ziemē Maķedonijā. Rihard, kādas sajūtas, kā iet? Lieliski. Ļoti labi. Tikai jāmin. Tieši tā. Šodien 130 km. Ārā būs plus 34, tā kā būs interesanti. Cerams. Laižam.
bišķi pietināt, kamēr pārējie gatavojas kaut kādā bulokmās. Zirgi. Skātāri. Galīgi neturēja. Tas jāatgriez skatlētam. Kā šitāli. Tagad tur. Viņam prāt pilsētiņa. Tik šēlākā. Esam kaut kur kalnos. Baigi nekurienē. Kur. Principā gandrīz nav gan jā. Tik kā Ziemē Maķedonija, bet 80% pilsētas iedzīvotāji ir albāņi. Jā. Tas tāds interesants fakts. Kā tev? Labi, jāgriež šeit pie bāzē. Viss ieskatās gan izgatavi. Vietējā limpena. Ziemē Maķedonijas lielākā ala. Turisms. Smuki. Baigais kāpiens gan līdz šeit Un tur tāds skats kā no laivas, visi kur nu kur aizslēdz. Nec vai pataga bija vāja vai burkāns vecs, bet nu skaidrs, tālāk varu rukāt pats. Kaut pret tukšumu mans atdurās plec, cerība vēl nedrūp, ka morāls vecs. Ja toreiz spētu sajust, kur 2 kilometri 8% braucienā, ātri, protams, labs. Vienam 40 km šildā, paldies labāk. Te jau vispār kaut kādā Itālijā. Tikai viss viss, kas tā arī. Drūšie. Arī vajag smuki būs. Vispār, ceru. Kaut kā tā, labais. Jā, nostājām te vietējā būdā. Domāju, ka tā. Kaut kur Maķedonijas nekurienē. Paskat, ko es dabūju. Long chips. O. Bērnciems. Babīts novads. Mums paši. Labais. Vispār. atverās, zeme atverās, debesis uz mani apskatās. Tagad saprotu, uz kurien tas viss ved. Paskatos spogulī un tu redzu sevi un viss gribi ar makaronu pategu man deniņus īst, kāpēc es nezinu, tici man es ne... Tabaks lauka, te visur apkārt. Cepjamies arī, ka tādā lielā cīgā. Viens jau gan rekur kārtīgi dūmu palaids ir. Vietējais pīpē. Kaut kā tā. Aizmēnās ar šito. Un ar visu miestu. Un tad vēl beha. Kas valkās? Beha valkās. Nu ko? Pagaidām tikai tuvojamies lielajiem pīpētājiem. Dūmi vairs nav tālu. Kāds te mums ir brauciena plāns īsti nezinu, bet interesanti. Kaut kā tā. Rekur arī pats pamats. Šie vēl tāds mazais, lokalizētais. Bet dūmi tas gan ir. Jā, darbs piesārņojums. Ak, vai? Pilsēta, Cerniņš. Oh, jā. Viss smiests ārā. Čāmēr. Jāatgrozās apkārt. Tev zanās ar riteņiem. Jācēt garām, es pafilmēšu, jā. Es skrienu. Nē, viņi jau atgrozījās. Jā. Kaut kā tā. Ko te jau saules zemes tāda oranžīgā tonī svīta. Mēs esam tieši zem ugunsgrēku dūmiem. Ēniņā lascīta. Saula tek caurs un tāpat. Viss tāda oranžīgāks balts. Unikāli. Laikam jau jāsaka. Nu, ir miestiņš. Riktīgi jau lauki. Paskat kāds mājas. Kāda apkājuma. Jauks. Jā. Nu, lielais sokurni, vai? Cilvēki.
4. diena Ziemeļmaķedonijā, bet tikai pirmā, kurā 100 km vienā braucienā. Pēc būtības it kā visās 4 dienās tagad ir bijis 100, bet iepriekšējās 3 tas vienmēr bijis pēc iekārtošanās viesnīcā. Labas nelielas pauzītes, viegli atdzesētā telpā. Tāda bišķi pietina vienkārši tik, cik tur vajag. Šoreiz gan ne. Šoreiz tas viss ir ņemts vienā rāvienā. Nu ko, Balkānu vasara šodien ir nepajokam. Pēc oficiālajiem datiem ir plus 36, pēc sajūtām plus 40 grādi. Un mums pret kalnu jābrauc. Jocīgi. Nu, par baudītāju braucienu šo grūti nosaukt. Ok, tā. Nu jā, ainavas pilnībā atšķirās no Latvijas zaļuma. Šāds karstums te noteikti nav reta lieta. Viss tik dzeltens, tik mirs. Tik kā kādam kociņam kaut kur. Nu ko, ļoti stilīgi 3 km pa kalnu. Vismaz arī vēd līdz tikpat stilīgam nobraucienam. Tagad gan laikam līdz galam, cik var palicis 17 km šodienai. Vajadzētu būt tālāk visu laiku. Nu vēlams jāsaka, visādi šāncēm. Ko, pulkstens ir 1 minūte pār 4 un beidzot, lejā no kalna mēs arī ieripojam Bēlestas pilsētas centrā. Te arī mūsu galamērķis šodienas ir nobrauciens. 55 km/h šobrīd. Un strīds, Rieks, Termija un Karls uz beat. Mums vajadzīgs remonts, ir nolupus krāsts no dzīves. Pērkam tāpēc un flīs, pērkam grāds un cīgs. Galvā cepurs no avīzes, mēs aizmirsīsim drāmas un strīds. Rieks, Termija un Karls uz beat. Noskran. Nu ko, ar 17 minūtes pār 4. 134 km šodien nobraukt. 36 grādu karstums. Nu tagad jau bišķi vēsāks uz pēcpusdienu. Esam Velesā, kādā pilsētiņā 50 km no Maķedonijas, Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētas Skopjas, kurai rīt sanāks braukt cauri. Un esam pēc būtības smalkākajā vietā, kurā mums būtu jāpaliek. Šī skaitās 5 zvaigžņu viesnīca, bet tik mazas istabiņas. Skat, tiek durvis, tolota, kultas, viss. Kaut kā tā. Vienā rāvienā tikko izdzēru sulu 2 eiro no minibāra, to vajadzēs samaksāt. Citādi pa lielam tas ir viss, nekas vairāk šobrīd nav ko teikt. Kārtīgi izcepos tagad, kaut kur jāmēģina nomierināties, kaut kā vajag atpūsties. Tādā garā. Līdz rītdienai tad gan jau. Līdz vakariņām. Čau! Nu ko, kā tad bez peldes šādā karstā dienā? Atstaigājām Trietavas baseinu, kad pusstunda papunčāsies. Pusstunda, principā, 2,40 eiro no cilvēka pārveidojot. Tā augšā reku tieši ceļš iet, kā tāda vieta. Normāli. To visu laiku slaist, lai arī šeit beidzot būtu tikai gaiss laiks. Lieku lietu vairāk nekā gigabaits nice. Te vienu vietu bigijs un vanila aiz ienāc caurumu. It kā pašos pamatos jau nekrat tos ar dusmām aizbāz, jo salabot es neprat. Par to stāst ego piekodina klusēt, jo plauts ar balvām ir ar iedomību skutēts. Visu ārā mest mani kaivs, pofika žēl, te mais paliti lēna laiks, moši pavēl, bet tomēr notiek remonts, lai poģiku pēta tie, kas nerubī un karām te laiž topika tēm. Mums vajadzīgs remonts, ir nolupus krāsts no dzīves. Pērkam tāpēc un flīs, pērkam grāds un cīgs. Galvā cepurs no avīzes, mēs aizmirsīsim drāmas un strīds. Rieks, Termija un Karls uz beat. Mums vajadzīgs remonts, ir nolupus krāsts no dzīves. Pērkam tāpēc un flīs, pērkam grāds un cīgs. Galvā cepurs no avīzes, mēs aizmirsīsim drāmas un strīds. Rieks, Termija un Karls uz beat. Mums vajadzīgs remonts, ir nolupus eiro remonts. Es vienreiz apstājos un sapratu, ka gan galvā, gan manā istabā daudz kas nefunkcionē, daudz kas nav vajadzīgs, novecojis un saplīs. Es pamodos no rīta ar jaunu mērķi, ar jaunu ideju. Uztaisīju cepuru no avīzes, paņēmu au, pasauc pārējos, lai man vienam viss nav jādara. Un tā kā mēs visi kopā pacēlām rokas, pateicām jo, un viss nomainījām. Un tu dzirdi rezultātu, vecīgi, tu viņu dzirdi jo. Pacēl rokas, pacēl, turam viņas augšā, tur.
Gājām uz pilsētu vakarā, pāēdām vakariņas, iepirkāmies. Tā šeit vēl esā. Jā, baigā dzīvība, jā, visi ielā. Nu ko, labrīt, 5. diena Ziemē Maķedonijā, 9:40 no rīta, atmācies ārā. Šodien kaut kas pār 100 jābrauc, būs ok. Kā iet? Ļoti labi. Ļoti labi. Tad lai. Ko ripojam ārā? Sākam 5. dienu, 4 minūtes pirms 10. Ko rūjas? Aižam. Dzelzceļa tiltam. Šādam. Bildi. Solīgi nobraucieni. Domāju, pat ne tur kaut kas tāds. Jā. Nākam grauriķi. Tik labi gāja no kalna lejā. Principā, 2. pozīcijā no 6 bija. Čīdiņas, kur vien ārā uz Somijas, vajadzēja bišķi atīt atpakaļ, bišķi augšā kalnā. Un tā būtu atpakaļ uz Čīdiņu. Viņas iesējas kārtīgāk. Mums būs bišķi sarežģītāk, nevis negadīt. Bet neko. Tātad pēc būtības, kāpēc mēs skatāmies par šādu veco ceļu? Tāpēc, ka šitais bija vecais autoceļš starp Vēlesu pilsētu, un mēs no rīta sākām Maķedonijas galvaspilsētu Skopju. Tagad gan šis valsts pirmais autoceļš, viņš iet pa to tiltu tur. Protams, ar ričakiem ir ātrākas opcijas un ir drošākas opcijas. Un mēs esam pievērsušies drošākai opcija. Kā kaut kā tā arī izteikt kalnē nāk pieeja. Jo te vienkārši iet katrā kalnā augšā lejā, kamēr lielais autoceļš daudz grib vienkārši pārstiep tiltu pāri un viss kārtībā. Kā tā. Pārpildītas ielas Šī vērts viņam te autobusus vietējās. Laižam. Skopje, Ziemē Maķedonijas galvaspilsēta. Ko tādu kā Skopjas infrastruktūra? Fūrais un elektroniski ciet. Pieņem sarais, ka pērš. Kopam bēda. Kas pa smuku benzīnu tanku. Tādā garā. 2005. Tā dzīvā. Valsts centrāžu. Tad nu ko, vietējo Ulmaņu gatu. Iekopojam Skopjas centrā. Tas tā Stambulā, Paļas krusts. Šim vienīgais bagātais rajons te. Diezgan smalki. Ejam tālāk. Tā ir mums caur klusu tumsu, lai mums mazliet mazāk būtu Lūk, Skopjas centrs.
Vispār ir diezgan nabadzīga pilsēta. Un kā tu? Bamba. Tikko centrālais laukums, Skopjas. Vēlreiz zirga puika. Un kaut kā tā. Normāli. Tad, lūk, mazliet spājās. Ar Kasparu, vienīgo džeku grupā, kuram arī no interneta piepirkti. Pietīsim papildus 20 vairāk nekā pārējā grupa, tiksimies ar viņiem galā. Laižam uz Kosovu. Super. Kāds beigās kāzas. Jāpačā. Te laikam likumā kāznieki var stopēt satiksmi. Te gan ar savu traktoriņu lielo šosi. Viņš dūli. Kārtīgi. Ir dokuments jāpārāk? Jā, pat. Yeah. Hello. Thank you. Tādā garā esam tā
kā tikuši posuvā iekšā.